Visiem, ar jums esmu es, Alise. Un jā, es atkal esmu ārā un atkal šis nav vlogs. Tātad, ja tas nav vlogs, un ja tas arī ir ārā, tātad tas ir hauls. Šis būs mans hauls ar hashtagu 2. Tas būs arī haul video, un es nolēmu uzfilmēt haulu, jo mēs bijām dažos veikalos, un, protams, es nopirku dažas lietas. Dažas lietas šodien, es arī diezgan daudz lietas nopirku, un man viss šīs lietas ļoti patīk. Ceru, ka jums patiks šis video, un es domāju, es viņu varētu sākt. Jo es jau zinu, ka man vajadzēs pelkastīm, jo 4. dienā, jeb rītdien, es braukšu uz ūdensparku. Jā, es braukšu peldēties ūdensparkā. Tas ir tā kā akvaparks, tikai savādāks. Amerikā, akvaparks Amerikā, tikai viņš būs milzīgs un tāds riktīgs, stilīgs, es tā domāju. Un man vajadzēja pelkastīmu, un es biju izmisumā tādēļ, ka man nebija pelkastīma. Man vajadzēja viņu obligāti nopirkt. Un es jums saku, nevienā veikalā nebija pelkastīma. Tādēļ es atradu šo, un es viņu arī nopirku. Viņš ir šāds te. Tāds pelkastīms, parasts pelkastīms, tā kā normāls. Jā. Man ļoti patīk, kā viņš izskatās. Es tomēr izvēlos šo, jo šis, man liekas, tāds vasarīgāks un košām krāsām. Šis man tiešām ļoti patikās. Nākamās 2 lietas, ko es nopirku, bija šorti. Un pirmie no šortiem ir šie te. Man viņi iepatikās, jo es nezinu, kāpēc. Man patīk šīs krāsas. Un man vajadzēja tādus staigājumos šortus, ar kuriem es varētu staigāt ikdienā, pa dienu tagad. Un es nopirku šos te. Un jā, man viņi patīk. Es viņus tiešām, man šitie ļoti patīk šorti. Un otri arī ikdienā staigājumie šorti bija šie te, kas ir tieši tādi paši, tikai šādās krāsās. Un man ļoti patīk šie te abi šorti. Man liekas, ka viņi izstāsta ļoti skaisti. Un rakstiet komentārus, kā jums liekas, kur ir labāk šie te vai šie te. Jo viņi ir savādākas krāsās, rakstiet, man liekas, šī ir vasarīgākas, šīs ir vasarīgākas krāsas. Bet ok, jā, labi, tātad tie bija šorti, ko es. No tā veikala tas bija viss, godīgi, es pat nezinu, kad es biju pa veikalu, bet piedodiet. Es tādā esmu, es nezinu, kas tas pa veikalu bija. Tad no nākamā veikala, un arī no pēdējā veikala, bet es nopirku diezgan daudz lietas. Sākšu ar apģērbu, ko es tur nopirku. Un es nopirku arī tikai vienu apģērbu, bet es esmu ļoti priecīgi, ka es šo nopirku. Un es to nenožēloju vispār nemaz, jo man šis apģērbs ļoti patīk. Tātad tā ir kleita, garā kleita. Man vispār nekad mūžā nav bijis tāda, varētu teikt, garā kleita. Šī ir manās mīļākajās krāsās, un viņa man ir garā kleita līdz potītēm, tā varētu teikt. Un man viņa ir tik ļoti iepatikās, un man ļoti patīk šīs mežģīnas, kas tie ir, un aizmugurē viņai ir tādas svītraina, un viņa ir tā līdz man potītēm. Man liekas, ka viņa izstāsta man perfekti, un man ļoti viņa patīk. Es tiešām viņu mīlu. Šī ir viena no maniem mīļākajiem pirkumiem, kas man vispār nopirkti. Un starp citu, šis veikals, kurš nopirka to kleitu, bija TJ Maxx. Tad es pirku arī no šī TJ Maxx kosmētikas lietas, jo tur viss bija tik ļoti nocenots. Es jums saku, tur bija, diezgan. Tur bija, ja Rīgā tas maksā 7, tad te tas maksāja 2. Un tas bija wow, jo man ļoti patīk šīs lietas, ko es nopirku. Tad sākam pie kosmētikas, ko es nopirku. Pirmā tāda kosmētikas lieta, ko es nopirku, ir šis te. Skaties Katrīnu Kareli, tad jūs noteikti esat redzējuši šo te viņas vienā videoklipā, kur viņa rādīja, ka tas ir tā kā, ka viņa to nopirka vienā internetu veikalā, un ka tas ir tonālā krēma uzsmērēšanai uz sejas, un ka viņš ir baigi labais. Un es tā domāju, man ar tādu vajag. Es iegāju internetu veikalā tajā, kur viņa teica, un viņš bija ļoti dārgs, un bija tāds, iztikšu. Es ienācu tajā veikalā, un es viņu ieraudzīju, un man bija tāds, es šito ņemu, jo es viņu tiešām ļoti gribēju. Un man bija tāds, wow, viņš te ir, oh my gosh, es biju tā. Un tad es viņu paņēmu, un es esmu ļoti priecīga par šo pirkumu. Es viņu vēlās izmēģināšu, jo es gribēju viņu parādīt jums iepakojumā, un viņš maksāja ļoti adekvātās cenās šeit, un es esmu ļoti priecīga, ka es šo nopirku. Ļoti vēlos to izmēģināt, un es domāju, ka viņš būs diezgan foršs. Nākamā lieta, ko es nopirku šajā veikalā, ir šī te. Ja jūs neatpazīstat vēl, kas tas ir,
tad tas ir skropstu pacēlājs, laikam tā to sauc. Es īsti nezinu. Tātad tas ir skropstu pacēlājs vai skropstu tā kā lokotājs, tā ir rakstīts. Un jā, nešaujiet man nost, man tāds nebija. Man nebija šitais, un es viņu gribēju izmēģināt, kā tas ir, ka vai tas kaut ko dod, kad pats ir skropsts. Un es viņu nopirku, jo viņš bija, viņš maksāja pēc Latvijas, pēc eiro, viņš maksāja kaut kāds eiro 50. Viņš bija ļoti, ļoti lēts, dolaros, tas šķiet vairāk. Un es ļoti, ļoti gribēju, un es viņu nopirku, un es domāju, ka viņš būs foršs. Jā. Nākamā lieta, ko es paņēmu, ir šis The Babylibs. Jā, tas ir viens no tiem Babylibs, kurš nav pieejams Latvijā, un man bija tāds, man ēdusēja, ko tas ir. Tas ir Babylibs, tas nav Latvijā, man to vajag. Tas ir, lūk, Babylibs, kaut kādus. Šitais, man liekas, ir viens no tiem kopļošajiem Babylibs, kas nav tā kā nedod, kurš nav tāds baigais, tāds krāsu dodotrais un tāds. Man liekas, šis ir viens no tiem, kas ir veselīgais. Ja tur rakstīts, ka tas ir kaut kādu sviestu un vitamīnu E. Jā, un ka viņš ir mitrinošs. Šis te ir, man laikam viens no tiem, bet nopietni, sēgētajā veiklā es redzēju Babylibs un bija tāds, man viņu vajag, jo, viņš nav Latvijā, tad es esmu, tad es būšu Tumblr. Es viņu vienkārši nopirku par neapstoties, ar ko tas bija. Es tikai tagad izlasīju, ar ko tas bija. Bet, es neesmu vilsies, jo man tieši tāda arī vajadzēja. Man nebija tādi īsti kopjošie, man bija. Tā gadījumā ar šo esmu ļoti apmierināta, un man šis ļoti patīk. Nākamā lieta, ko es nopirku no kosmētikas, ir šī te. Kad es viņu apstījos no sākuma veiklā, es īsti nesaprotu, kas tas ir. Tad es apstījos otrā pusē, un tur bija tā kā rakstīts, tā ir tā kā laikam, tā ir tā kā otiņa, ne otiņa, bet tā kā ar šo te tu vari darīt jebko. Tu viņu vari izmantot kā lūpu krāsu, tu vari ievērt šo te lūpu krāsā tajā un izmantot kā rezerves otu. Es nezinu, kas tas ir, tu to vari izmantot arī kā konsīlera, uzklāšanai konsīlera. Tu to vari izmantot arī kā, tā kā acu ēnas eyeshadows un arī priekš skropstām. Es nezinu, kāpēc es viņu nopirku, man nopietni nav kādas jāsaka, kāpēc es viņu nopirku, bet es domāju, ka man tādu vajag un jā, tā kā es to varētu saukt par rezerves otu visam, jo tu vari to izmantot jebkam, lūpu krāsai, konsīleram, tu vienkārši viņu vajag nomazgāt, te ir rakstīts, ka tu vari ar kosmētikas noņēmēju viņu nomazgāt vai arī ar kaut kādām ziepēm. Un jā, tāpēc man liekas, ka šis būs diezgan noderīgs pirkums, ka tas nebūs kaut kāds tāds. Un man šis patīk un es ļoti vēlos to izmēģināt. Es esmu klāt atpakaļ ar vēl divām lietām, ko nopirku mana mamma, jo visas šīs lietas, ko es jums pirms tam rādīju, pirku es pati par savu naudu. Šīs divas lietas nākamās, ko es jums rādīšu, ir nopirkus mana mamma. Un pirmā no tām ir ļoti vienkārša. Tie ir vienkārši melni legingi. Melnas legingi bikses, vai arī tos var saukt arī, es domāju, viņi ir domāti sportam, viņi ir no tāda materiāla, kas ir domāts tā kā sportam, jā. Tos var izmantot arī kā parastos legingus, viņi ir ļoti staipīgi, man viņi ļoti patīk. Un viss, ko es pirku, īstenībā bija nocenots, es to sapratu. Piemēram, šie ir nocenot no 25 uz 8 dolāriem. Un man tas liekas tā, wow, tāpēc es tos nopirku, jo man arī īstenībā vajadzēja tādus parastus, reāli tādus parastus melnus legingus. Legingus / sporta bikses. Un pēdējā lieta, ko nopirku mana mamma, ko vispār es jums rādīšu, ir šī te ķemme. Tas ir Tangle Teezer, man tā liekas, ja? Tā ir Tangle Teezer. Kaut kas līdzīgs Tangle Teezer tas ir. Tāda ķemme. Kādēļ es viņu nopirku, man nav nemazākas nojausmas. Man bija tāds, mamma, lūdzu nopēc, man bija viņa brāls, labi, noderēs. Un tāpēc mēs nopirkām šo ķēmi. Viņa ir līdzīga, ka Tangle Teezer. Es zinu, ka es vienai draudzenei uzdāvināju līdzīgu Tangle Teezer ķēmi.
līdzīga, bet te nav tas uzrakstīns, tā kā es nezinu, vai tā ir anglotīža, bet viņa arī bija reāli nocenota riktīgi. Un jā, man šī arī patīk. Es jau zinu, kā parasti ķēma, tā kā, man viņu iepatikās šīs krāsas savienojumi. Tas bija arī viss lietas, ko nopirku es un mana mamma, ko es jums vēlējos parādīt. Un es ceru, ka jums patiks šis videoklips. Un, ja jums tas patīk, jūs varat nospiest like, jeb thumbs up. Un es būtu ļoti pateicīgi, ja jūs rakstītu komentārus, kurš apģērbs man piestāv vislabāk, kurš jums vispār tika vislabāk. Es tiešām, man ļoti patīk palasīt jūsu komentārus un jūsu jaukos vārdus. Un lūdzu ierakstiet arī komentārus apakšā, vai jums patīk, es filmēju ārā, jo man personīgi patīk filmēt ārā daudz labāk. Un man arī liekas, ka te ir vairāk šo skatīties. Nekā uz vienīgu baltu sienu. Te ir koks, te ir viss. Tātad paldies, ka skatījāties, nospiežat like un nospiežat arī subscribe manam kanālam, ja, protams, to vēlēs izdarīt. Un tad tiekamies nākamajā videoklipā, kurš